vadītais kompānijas testdevelop. Kompānija testdevelop ir, varu pateikt tā, ka viens no vadošajiem uzņēmumiem pasaulē, kurš ir saistīts ar programmatūras testēšanu. Mēs esam dibināti 2011. gadā. Šobrīd mums ir drusku vairāk par 500 darbinieku, visi ir certificēti testētāji, inženieri. Un mūsu klienti ir gan lieli, gan mazi uzņēmumi, kuri vēršas pie mums, lai mēs varētu notestēt viņu jauno vai jau esošo programmatūru, lai pēc tam viņu izlaist tirgu. Tāda testēšana ir vajadzīga. Es jums parādītu vienu vidiku, kurš rāda tieši to, kamēr testēšana ir vajadzīga. Tas ir no Windows, man liekas, 98 prezentācijas. Tas bija, man liekas, daisy chain. That's 127 USB devices here. That's an everyday task. It's going to say, hey, I see you put in a new device, and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner will load. It must be why we're not shipping Windows 9 games. Absolutely. We still throw it alerts in. Jā, šitā bija vislielākais, man liekas, ka fuck-ups, ka viņu var tā brīvi nosaukt vispār pasaulē. Tas bija, kad izgāja 98. Windows un viņi vienkārši pieslēdza skeneri un saprata, ka nekas tur nestrādā. Un tas bija, kad pats Bill Gates prezentēja to savu jaunu produktu. Mēs arī strādājam tieši tā, lai visus šitos novērstu, lai tas nebūtu. Kas ir vispār testēšanas, kā viņi dalās? Pirmā un vislielākā daļa, tas ir manuāla testēšana. Tas ir tas, ka mūsu cilvēki testē, kuru programmatūru skatās, meklē bagus, atrod viņus, reportē viņus, tajā pašā laikā izstrādātāji, mēģina tos kaut kādā veidā izlabot. Ir automatizēta testēšana, tas ir tāda procedūra, kurā mums ir vairāk ierīces, kuras automatizēti testē. Es domāju, katru reizi rānu vienu un to pašu programmu daudzas reizes, un tajā, teiksim tā, viņi pārbauda programmatūru, cik labi viņi strādā. Arī var noteikt šitos bagus un visu to saistību. Battery testing, tas ir ļoti interesants process, par kuru mēs varam noteikt, kādā veidā, cik daudz elektrības katra aplikācija var noēst no telefona. No telefona vai kuras citas ierīces. Kam tas ir vajadzīgs? Pieņems, iznāk kaut kāds, tas jūs visi paši zināt, ka ir kāds GPS beigas tā paša programma, kura ir navigācija domāta, kura ēd bateriju vienkārši nenormāli. Ar mūsu testēšanas palīdzību mēs varam mēģināt samazināt to enerģijas patēriņu. Un kaut ko tādu. Audio video kvalitātes testēšana. Tas ir testēšanas produkts, kura mēs testējam kvalitāti, īpaši messengeros, visādos komunikācijas programmas, kā arī streaming servisus tādus kā YouTube. GPS testēšana, šo labu kastu jūs varat redzēt šeit uz galda. Vēlāk mēs jums parādīsim, kā viņi strādā. Ar šo mēs varam simulēt gandrīz jebkuras ierīces atrašanos vietu, jebkurā vietā pasaulē, un pat varam, kā jūs pēc tam pastāstīs, mēs varam to pat uztaisīt tā, lai ierīce aizlidotu uz Mēnesi. Virtuālas realitātes testēšana, tas ir jauna nozare, kura testē virtuālu realitāti, tagad ir diezgan labi attīstīta un vēl attīstās. Un Internet of Things, tas ir visādu ierīču testēšana, lai, piemēram, varam pateikt tā, kaut kāds, ko mēs varam, jebkuri sensori, vai pats galvenais, ko es varu pieminēt no savas personības dzīves, tas ir roboti visādi, kuri ir gan putekļu sūcēji, gan pļāvas pļāvējiem, kuri visi principā
ir, kā pareizi jums pateikt, kuri visi ir principā no IoT nozares. Mums testēšana notiek arī ne tikai ar rokām, bet arī mums ir testēšanas roboti, kuri automātiski testē, jūs varat redzēt uz bildes, testē arī uz telefoniem, uz visādiem ierīcēm. Un viena no tagad jaunajām nozarēm ir pieejamības testēšana, kur ir, mēs testējam tagad pakalpojumus, kuri varētu palīdzēt cilvēkam ar īpašām vajadzībām tikt drusciņ tuvāk tehnoloģijām un visam ar to saistītām lietām. Drošības testēšana arī jauna paudze testēšanas, mūsu uzņēmumā es vadu to virzienu, tas ir, teiksim tā, mēs testējam gan programmatūru, gan visādus servisus uz cyber security. Kāds ir darbs testēšanas jomā? Mēs visu laiku mācāmies. Katru gadu mēs iepazinamies ar jaunajām tehnoloģijām. Mēs vādam, gan paši organizējam kursus, gan piedalāmies citos kaut kādas apmācībās. Par to visu drusku vēlēt pastāstīs Raita, mūsu skolas vadītāja. Tā, par Federālu skolu. 5 gadus atpakaļ sanāca tā, ka mūsu uzņēmums sāka ļoti, ļoti ātri izaugt, un, diemžēl, mums nepietika ar mūsu pašiem spēkiem un mūsu universitātes spēkiem, lai būtu mūsu kvalificētas kadrus. Un mēs mēģinājām, un mums diezgan labi sanāca ar savu mazo apmācības uzņēmumu, kurš apmāca un vajag paaugstināt kvalifikāciju mūsu darbiniekiem un ne tikai. Mūsu uzņēmuma ir ļoti, ļoti ērta darba vide. Lieliski kolēģi, interesanti ikdiena, kur mēs gan varam gan atpūsties, gan kā visos IT uzņēmumos. Mēs mēģinām pataisīt mūsu darbu ne tikai produktīvu un efektīvu, bet arī tādu, kur patīk mūsu darbiniekiem. Ļoti bieži organizēti pasākumi, visādi koncerti. Tas ir bilde no mūsu 10 gadu jubilejā, kurā mums piedalīs Prāta vētra. Diezgan liela grupa latviešu zināmajiem. Tā izskatās aptuveni mūsu darba diena. Varētu paskatīt. Nav nekāds baigi tāds, ka mēs nestrādājam rūpnīcā, kā jūs visi gribat. Tad bija jau drusciņ teiks par to, kā mēs strādājam, gan atpūšamies, gan sapulcamies kopā. Tā izskatās aptuveni mūsu diena. Kā būt par testētāju? Pirmkārt, jums jāpabeidz jūsu fakultāti, jūsu universitāti. Otrkārt, interesēties par visu to, ko mēs darām. Un vispārējais, par visu pārējo varēja pateikt Saita, kā tik mūsu uzņēmumā, caur mūsu apmācības, caur mūsu skolu, teiksim tā. Tā, pagaidām no manas puses tad būs viss. Turpinās. Jā, viens jautājums nav? Viens jautājums būs, vai jūs organizējat ekskursijas savu uzņēmumu? Jā. Mums ir ēnu dienas, kuras, vai te domāju, patiks, kuras tieši mums viņa notiek. Jā, mums ir ekskursijas, mums ir ēnu dienas, kur mēs rādam to, ko mēs varam parādīt. Gandrīz pusi mēs varam parādīt. Un visas mūsu tehnoloģijas, viņas visas ir zināmas. Jā, ir. Vēl viens jautājums. Jā. Studentiem mēs mācām, ka programmatūras izstrādes procesā viens no posmiem jābūt testēšanai. Jā. Logiski. Tātad, ja tiek kaut kāds projekts uztaisīt, kaut kāda programmatūra ir iztaisīta, tad principā gala lietotājiem tas tiek nodots. Ko tas reāli nozīmē? Ka tā firma nosacīta, kas ir izstrādājusi kaut kādu programmu, viņa vēršas pie jums, atrodiet tur kaut kādus bļukus mūsu programmā. Tā tad parasti notiek. Jā. Kāpēc tā notiek? Es varu ļoti viegli pastāstīt. Teiksim tā, mēs esam uzņēmums, kurš mums tur galvenais virziens ir testēšana. Mēs varam notestēt programmatūru gandrīz no 99% platformiem. Mums ir ļoti, ļoti liela ierīču banka. Pieņemsim, mums aptuveni ir Rīgas tika ofisā vairāk par 500,000 telefonu.
ar dažādām operatīvām sistēmām, ar dažādām versijām. Vienkārši maziņš uzņēmums, kā maziņš pats startups, jā, viņš nekad nevarēs sev atļauties tādu testēšanu. Uz tik daudz ierīcēm. Tas ir pirmā lieta. Plus mums ir ļoti liela pieredze tieši testēšana. 500 inženieri. Otru brīdi mēs vairāk, mums ir pašam savs mākslinieks intelekts izstrādāts, mēs izmantojam valām lielo modeli, ja? Bet uz otru brīdi mēs testējam mākslinieks intelektu. Mēs apmācāmies un arī testējam. Jā, šis ir arī viens no mūsu pakalpojumiem, kurš pagaidām nav reklamēts tā, bet vispārīgi jāatšķirst. Mēs pagaidām paši, ne. Es domāju, testēšanas, tāpēc, ka mākslinieks intelekts, zina, ka testēt mākslīgo intelektu ar mākslīgo intelektu, tas ir tas pats, kā spēlēt uz tos krustiņus nolītes, ja ar diviem datoriem. Neviens nekad neuzvar. Es pats biju pāris reižu pamēģinājis to Llama. Jā, es zinu, ka tā ir tāda ļoti laba fiška tieši Linux sistēma. Jo viņu var uzlikt lokāli uz sava datora, ja es runāju par desktopu. Jūs domājat par mazām modeliem? Jā, tādi maziņi priekš personāliem datoriem, kuru viņu var pieslēgt arī savai videokartei, protams, ar Ryzen, šitam tur vispār nav nekāda problēma. Bet jau tieši kā testēšana izstrādē, jums darbinieki viņi pārsvarā strādā uz Windows, Mac vai kā? Mūsu darbi, principā, mums ir tāda, teiksim tā, ja ir vai pārsvarā mums ir matriķi, mēs izmantojam ekotehniku, kā galvenais darba datoros, jā. Ja ir vajadzības, protams, ka ir Windows datorīgi, bet visi serveri, uz kuriem tas viss notiek, ir visus Linux. Mums ir pašiem savs datacentrs, kurai ir, es nezinu, vairāk pa 100 serveriem. Un, jā, ja runājot par videokartēm, īpaši tie, tagad mums ir nopietnums, jā, mēs pagaidām strādājam uz 20, bet vispār ir plānots piepirkt vēl 8. Lai palaistu lielu modeli, nevis pats. Jā. Tas ir mūsu sabiedrības partijas nodaļa. Publicitātei daras bildes. Jā, laikam tad jautājumu vairs nebūs. Jā. Ieslies. Mani sauc Raita Rolanda. Es esmu Ideāla skolu vadītāja, un pirms mēs sākam vairāk iedzināties to, kas ir Ideāla skolu, man tāds jautājums, vai jūs esat jau pārgājuši 24 stundu režīmā, ņemot vērā to, ka mājas jau tuvojas vidus posmām, un tad arī līdz ar to sesija tuvojas, vai jūs vēl tā mierīgi? Vēl balēties un pa vakariem vēl uzraudīt kādu spēles, kā tur ir īsti? Nevar, pasniedzēji klausās, nevar teikt, tikai jūs viņiem noteikti lekcijās stāstāt, mums to noslogo, tā noslogo. Bet patiesībā, jā, pa vakariem balēties un nekas nenotiek, ja. Es gribētu jums novēlēt, lai jums ir tāda izturība, tik tiešām, jo būt studentam tas ir arī savs izaicinājums uz izturību. Un noteikti tā, lai arī gala rezultātā jūs tiekat pie sava kārotā diploma, kas ir tas galvenais. Un tā jau mēs iepriekš, kamēr visi nebija sanākuši runājām, kad ir jau būtiski, ka tas diploms ir, un tad, kamēr jūs vēl esat tādi jauni, un kamēr jums vēl ir daudz enerģijas un galva strādā labi, tikmēr ir tik tiešām īstais laiks, lai veltītu sevi tieši, lai mācītos, lai iegūtu zināšanas, lai iegūtu diplomu, un tad jau tālāk strādāt jau paspēsiet, ticiet man, jā. Bet reizēm tas diploms arī ļoti, ļoti būtisks, jā, lai varētu atkal sasniegt kaut kādas augstākas virsotnes. Tad es pastāstīšu par mācīšanos. Mācīšanos, un kā jau Aleksējs arī iezīmēja, tad Ideāla skolu ir uzņēmuma TestDev Lab meitas uzņēmums. Un tad, kad uzņēmums TestDev Lab jau bija tā krietni nostrādājis 10 gadus, un tik tiešām bija tāds posms, kad ļoti strauji uzņēmums TestDev Lab izauga,
Un bija pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešams atrast kādus risinājumus, kā uzņēmums pats var arī apmācīt savus darbiniekus, kā darbiniekiem nodot kompetenci. Jo ir tā, ka testēšanas joma ir tik tiešām, kā jau jūs profesors teica, ir viena no sistēmas izstrādes dzīves cikla stadijām, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies studiju programmas, nevienmēr tai testēšanai pievērš tik lielu uzmanību, kā gribētos, varbūt tieši uzņēmumam testdelvā. Un tāpēc mums nebija nekāda cita varianta, kā pašiem ņemt droši savās rokās, līdz ar to tad arī organizēt visu šo mācību procesu. Jo katrs jauns klients var atnākt arī ar pilnīgi jaunu, neparastu problēmu, kur ir nepieciešams ne tikai atrast šo unikālo pieeju, kā to testēšanu veikt, bet arī ir nepieciešams mācīties, izdomāt, un līdz ar to tagad šī zināšanu iegūšana un mācīšanās tā ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska. Nu jā, tad tika izveidots TDL School. TDL School tika dibināta 2021. gadā, un TDL School ir kā mācību platforma, kur tātad ir iespējams iegūt zināšanas saistībā ar programmatūras izstrādi un ar programmatūras kvalitātes nodrošināšanu. Pamata akcents ir tieši ar šo programmatūras kvalitātes nodrošināšanu, vai arī mēs to varam teikt, ka tā ir testēšana. TDL School akcents ir uz to, ka mēs nodrošinām gan kvalitatīvu izglītību šos kursus un tādus, kas ir tieši orientēti arī uz praktiku, bet tajā pašā laikā mēs nevaram tikai mācīt praktiski testēšanas lietas, jo pirms tam, protams, ir kaut kas jāapgūst arī no teorijas. Tā kā teorija ir ļoti cieši sasaistīta ar praktiku, un praktikā ir tiešām liels akcents. Mēs sadarbojamies arī ar universitātēm un palīdzam apmācīt studentus testēšanas jomā, par to es pastāstīšu mazliet arī vēlāk, bet bez tam mēs sadarbojamies arī ar dažādiem citiem uzņēmumiem, palīdzam sagatavot testēšanas komandas vai atsevišķus speciālistus tieši testēšanas jomā, un tātad esam gatavi arī organizēt tādus atsevišķus speciāli veltītus kursus, izanalizējot kaut kādas specifiskas uzņēmumu vajadzības, lai varētu sagatavot arī kvalitatīvus speciālistus. Jā, tad TDL School mēs palīdzam cilvēkiem, kuri grib uzsākt arī savu karjeru testēšanas jomā, iegūt to kritisko zināšanu komplektu, lai tad varētu tā veiksmīgi uzreiz kļūt tā jau par testētājiem un tālāk jau plānot savu karjeras ceļu. No vienas puses saprot, varbūt jums liekas, tagad dabūs to izglītības diplomu un tad gan varēs dzīvot zaļi un tad būs labi. Bet, nē, to ilūziju noteikti vajag atmest jau pašā sākumā, jo tāpēc, ka jāmācās informācija tehnoloģija nozarē ir visu laiku un nepārtraukti jāmācās. Un ir labi, ka uzņēmums TestDev ir izveidojis šo TDL School uzņēmumu, kas arī palīdz to visu arī daudz tā sistemātiskāk organizēt. Un līdz ar to tad ir vieglāk arī darbiniekiem nepārtraukti atjaunot savas zināšanas. Kāda ir TDL School galvenie darbības virzieni? Tad viens ir tas, kad mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, tad ar uzņēmumiem vai mēs apmācam atsevišķus speciālistus vai testēšanas komandas mēs apmācam. Tad mēs sadarbojamies ar augstākās izglītības iestādēm un tehnikumiem, tātad mēs palīdzam ar testēšanas kursiem, pat izstrādājam atsevišķi testēšanas moduļus studiju programmu ietveros. Mēs nodrošinām apmācības ikvienam interesantam, jebkurai fiziskai personai, kura grib sevi izaicināt programmatūras kvalitātes nodrošināšanas jomā, ja testēšanā, kur grib uzsākt karjeru testēšanas jomā. Tad mēs arī veicam apmācības ikvienam, kurš izrāda šo interesi. Un tad mēs arī, protams, viena ļoti būtiska liela sadaļa, mēs organizējam arī uzņēmumu TestDev darbinieku apmācības. Un par statistikas datiem mazliet, jā, tātad šeit mums ir, ka katru gadu mēs organizējam vairāk kā 90 kursus. Un tie kursi mums ir, kā mēs viņus iekšēji saucam, kursi ir iekšējie kursi un ir ārējie kursi. Un iekšējie kursi, kas ir vairāk paredzēti tieši uzņēmumu TestDev darbiniekiem. Un tad ir ārējie kursi, kur ir paredzēti arī cilvēkiem ārpus uzņēmumu.
Un kopumā pa ārējiem kursiem mums ir vairāk kā 900 absolventi. Absolventi mums ir no dažādām valstīm un ir gan no Baltijas valstīm, kas ir jau tā diezgan ierasti. Bet tai pašā laikā es gribētu teikt, ka ir arī no Jaunzēlandes, no Spānijas, Zviedrijas, Turcijas, vēl no citām valstīm. Un vienreiz mums bija tāds ļoti interesants izaicinājums. Mēs organizējām kursus atsevišķas Brazīlijā. Un tur bija ļoti interesanti mums, jo pasniedzējiem vajadzēja strādāt absolūti citā diennakts režīmā, ņemot vērā to, ka laika zona ir pilnīgi cita, ja? Bet toreiz tas bija arī tāds interesants izaicinājums. Tā kā absolventi mums ir no dažādām pasaules valstīm. Mēs sadarbojamies ar 10 mācību iestādēm, un ja mēs skatāmies uz pagājušā gada beigām, tad kopējais apmācāmo skaits mums tuvojas 9000. Uz šo brīdi mēs esam DDL skolu apmācījuši, un kopējais realizēto kursu skaits ir vairāk kā 500, ko mēs realizējam. Un ar ko mēs sadarbojamies, šeit var redzēt dažādu augstāko izglītības iestāžu logo. Un kas te trūkst? Mūsu. Jūsu trūkst, tieši tā, jūsu trūkst. Es domāju, ka to mēs varam labot, vai ne? Un domāt, kā mēs varbūt arī vairāk varam izveidot tādu ciešāku sadarbību. Un ja runājot par sadarbību, tad pašlaik visciešākā sadarbība mums ir ar Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitāti, Ventspils augstskolu, Rīgas Tehnisko universitāti un ar Vidzemes augstskolu. Un tā sadarbība mums pamatā izkristalizējas tādos 3 virzienos, un tas ir viens, kad studentiem mēs organizējam dažreiz tādus speciālus atsevišķus kursus, tieši vasaras skolas, piemēram, Vidzemes augstskolas studentiem mēs organizējām, kas bija tikai paredzēti atsevišķi. Vēl sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti mums ir ļoti cieša sadarbība, jo mēs ieviesām programmatūras kvalitātes nodrošināšanas moduli 10 kredītpunktu vai pēc jaunās sistēmas 15 ECTS apmērā. Ja? Un tas bija arī tāds liels izaicinājums mums, nodrošināt šos 15 starptautiskos kredītpunktus, un tai pašā laikā arī Rīgas Tehniskajai universitātei mums uzticēties šo moduli ieviest arī. Un tā jau mēs 2 pilnus gadus esam šo moduli praktiski īstenojuši, un saņēmām labas atsauksmes, un līdz ar to tad mēs arī turpinām. Tad mūsu inženieri ir kā pasniedzēji, un tad attiecīgi tie, kuri izvēlās vairāk paplašināt savas zināšanas testēšanas jomā, var tad arī šo programmu noklausīties no mūsu inženieriem. Un tad vēl mēs arī sadarbojamies ar augstākās izglītības iestādēm tādā veidā, kad mēs organizējam kopīgus projektus vai arī palīdzam vienkārši ar saturu, mācību saturu. Tad DDL skolu ir sava mājaslapa, kā viņa arī viegli var atrast, ddlskolu.com. Un tad atverot ddlskolu.com, tad tur var redzēt kursus, kādus mēs piedāvājam. Mēs piedāvājam daudz un dažādus kursus, un mums ir arī tāds kursu kalendārs, kur var skatīties pa mēnešiem, cik kursus mēs piedāvājam. Šeit ir aprīļa kursi, kas ir redzami, un tā var šķirt uz priekšu, un tad var redzēt. Tad tas mūsu akcents ir vairāk orientēts uz to, kad mēs piedāvājam kursus 3 līmeņos, Junior, Intermediate, Advanced, tie ir tie 3 pamata līmeņi, var sākt no jebkura līmeņa, no kura grib. Teiksim, varbūt, ka jums jau liekas, ka jums jau Java Junior ir, es varētu sākt no Java Intermediate, piemēram, ja? Vai arī, teiksim, ne, kad labāk tomēr sākt no Junior līmeni, līdz ar to paši var veidot arī savu mācību ceļu un kombinēt šo apmācības pieredzi arī. Un, kursi mums ir dažādi, ir programmēšanas valodu kursi, kurus mēs piedāvājam, tad ir programmatūras kvalitātes nodrošināšanas vai testēšanas kursi, un tad šeit, protams, ņemot vērā, ka testēšana, tas ir tas, ko mēs elpojam katru dienu, tad testēšanas kursi ir diezgan dažādi. Ir manuālās testēšanas kursi, ir automatizētās testēšanas kursi, audio testēšana, video testēšana, ja? Un kā jau Aleksējs teica, tie testēšanas virzieni patiesībā arī ir ļoti daudz un dažādi. Bieži vien ir tā, ka tā karjera sākās ar manuālo testēšanu, un tad tālāk jau izvēlās vai nu vēlas aiziet uz automatizēto testēšanu vai, piemēram, pat
pavisam citu testēšanas veidu, pamēģināt mobilo lietotni testēšanu, blokķēdes testēšanu, ja, piekļūstamības testēšanu, ļoti daudz dažādu testēšanas virzienu. Tad mums ir arī dažādi soft skills kursi. No vienas puses liekas, kāpēc mēs tagad arī kaut ko tādu organizējam. Tas ir tā iemesla dēļ, ka ļoti labi, ka jums ir zināšanas, ka jūs esat tehnoloģiski ļoti spēcīgi, bet praktiskajā, reālajā darba dzīvē ir ļoti svarīgs šīs komunikācijas prasmes. Un tas ir viens no tiem kritērijiem, ko izvērtē arī uzņēmumi, lai varētu pieņemt darbinieku darbā. Šīs komunikācijas ir ļoti, ļoti svarīgas. Es saprotu, ka IT joma, mēs esam introverti visi, kas ir IT jomā, bet jūs varat būt introverti mājās ar savu kaķi, suni, bet tad, kad jūs ejat uz darbu, tad jums ir jābūt komunikabliem, ekstravertiem un jāiemācās šī komunikācija. Jālasa grāmatas, jātrenējās, bet komunikācijas prasmes tik tiešām arī ir ļoti, ļoti būtiskas. Ja vien jūs negribat sēdēt viens pats kaut ko nost no visiem pavisam. Tad vēl ir arī datubāzes izstrādes kursi, kas tiek piedāvāti, jo arī ar izstrādi datubāzes tās noteikti piestāv visam šim kopējam kursu klāstam. Un kursi, mums ir vēl dažādi veidi kursi, tiek piedāvāti gan maksas kursi, gan bezmaksas kursi, un tas, kas parasti ir speciāli studentiem, tās ir mūsu vasaras skolas. Vai kāds ir dzirdējis par TestDevelop Summer School? Es zinu, ko no Reizeknas mums piedalās, katru gadu piesakās uz Summer School mācībām. Un es nezinu jau kuro gadu, godīgi sakot, bet iespējams kādu 7. gadu vai pat ilgāk jau uzņēmums TestDevelop rīko TestDevelop Summer School mācības, un katru gadu mēs taisam, atkarībā no situācijas, kādas 3 līdz 4 Summer School mācības. Un 2004. gadā mums bija pirmo reizi arī Winter School, un tad bija 3 Summer School. Un viens Winter School, kas mums bija ziemā, bija online režīmā, un tad mēs taisījām Liepājā, tāpēc, ka TestDevelop Liepājā ir birojas. Tad mēs taisījām pirmo reizi pagājušajā gadu Intermediate Summer School Rīgā, jo mēs secinājām, ka ir arī daudz ļoti labi tādi studenti, kuriem jau ir tās pamatzināšanas, bet mēs esam gatavi viņus izaicināt mazliet augstākā līmenī, un tāpēc mēs pagājušajā gadu piedāvājām pirmo reizi arī Intermediate Summer School. Un tad mēs piedāvājam online Summer School. Kā jums liekas, uz ko ir vislielākie pieteikumi? Online Summer School, jā. Un tad tikai pagājušajā gadu vien mēs saņēmām uz visām 4 Summer School kopā, mēs viņiem saņēmām 365 pieteikumus, 79 mēs apstiprinājām, 286 noraidījām un 17 uzsāka praksi. Jā, tātad Summer School tas ir arī tāds lielisks veids, kā jūs varat uzsākt savas darbu gaitas uzņēmumā TestDevelop, jo Summer School mācību laikā kursa dalībnieki tiek novērtēti, pasniedzēji seko līdz, gan kā jūs varat parādīt savas zināšanas, gan kā jūs sadarbojaties ar citiem kursa dalībniekiem, kā jūs arī spējat komunicēt. Ja? Tad šīs visas prasmes kopā patiesībā ir ļoti, ļoti būtiskas, ko jūs varat parādīt arī pie vasaras skolas mācībām. Un es atceros pagājušajā gadu tieši Intermediate Summer School mums pieteicās viens kursa dalībnieks ar izcilu CV, tiešām izcilu CV. Tur skatoties uz CV, mums viņš ir jāņem uzreiz darbā. Jā, bet viņš atnāk uz Summer School un viņš nemaz nav tik izcils vairs klātienē, jo viņš nemaz negrib sadarboties ar citiem. Viņš uzreiz saka tā, viņš saka, un vispār man Apple datori vispār nepatīk, es tikai gribu Windows lietot, un man nepatīk tās un šīs, un mēs saprotam, ka, ja viņš nespēj strādāt komandā, ja viņam ir visādi noteikumi, ko viņš darīs, ko viņš nedarīs, tad mums tā kā tomēr nesanāk sadarboties. Jā. Tā kā ir ļoti daudz aspekti, kas ir jāattīsta, lai jūs veiksmīgi uzsākt savas darba gaitas un zināšanas, protams, ir viens otru. Jā, tad 17 uzsāka praksi, un tas bija tik tiešām lieliski. Un kā šogad ar Summer School? Jā, šogad mēs atkal, protams, taisam Summer School mācības, un sāk jau man rakstīt, un man visādi jau prasīts arī kolēģiem, ka tad būs Summer School mācības. Un šogad mēs pašlaik plānojam 3 Summer School mācības, par 4. mēs vēl domājam, piedāvāt vai nepiedāvāt. Bet tā viena Summer School būs Ventspilī,
Un atkal Ventspilī, tāpēc, ka mums ir birojs un līdz ar to ērti klātienē ir organizēt šīs summer school mācības. Tad viens mums būs Rīgā, summer school mācības klātienē, un tad viens mums būs online. Un tad ir vēl interesants tāds fakts, ka mums pat ir tādi viltīgi summer school dalībnieki, kuri jau gaida summer school laicīgi. Un, piemēram, viens puisis no Valmieras pieteicās uz summer school Liepājā. Es viņam prasīju, kāpēc nepieteicies Rīgā. Viņš saka, tāpēc, ka viņš zināja, ka uz Liepāju būs vismazākā konkurence. Un tad viņš tiešām 2 nedēļas dzīvoja Liepājā, piedalījās summer school, lai varētu pēc tam arī veiksmīgi parādīt savu zināšanas un tad cerēja arī pēc tam tālāk šo prakses piedāvāt. Ja, tā kā nu tā. Mums šogad sanāk interesanta situācija, kad Ventspils un Rīgas summer school paralēlos datumos, un tas ir saistīts ar to, kad ir dziesmu svētki, un tad ir vēl visādas vasaras aktivitātes, un tad mēs to posmu gribam paņemt arī brīvāk arī jau. Tā kā tā. Nu jā, par pasniedzējiem. Kas tad ir ideāls skolu pasniedzēji? Bezdarba inženieri, tie ir mūsu pasniedzēji, tie ir tie, kuri gadu gaitā ir uzkrājuši zināšanas, kuri paši visu laiku mācās, kārtot dažādas starptautiskos certifikātus saistībā ar testēšanu. Un, protams, ka viņi ir vislabākie mūsu pasniedzēji, kas var nodot zināšanas tālāk, jo ikdienā viņi strādā dažādos projektos, kurus viņi cenšas izpildīt un kur ir dažādi izaicinājumi, kur vajag tos pārvarēt. Un tāpēc, jā, mūsu pasniedzēji ir mūsu profesionāli, mūsu inženieri. Nu tā kā tā, es jūs gribētu aicināt dušīgi mācīties un pēc tam vasarā uz summer school. Ja, labi. Varbūt kāds jautājums, ko es man gribu pajautāt. Lūdzu? Kādi ir tipiskākie noraidīšanas iemesli? Jūs pēc tam pasakāt viņiem, kāpēc jūs viņu atraidāt? Mēs nepasakām, tāpēc, ka pieteikumi ir ļoti daudz, un mēs nevaram visiem pateikt, kāpēc mēs katru noraidam. Bet tie iemesli ir tādi, ka komunikācijas, tas ir arī viens no tādiem iemesliem. Mums kursi notiek angļu valodā, ja nav angļu valodas zināšanas, tad līdz ar to tad arī tā ir viena no problēmām. Un tad, ja pretendents absolūti neko nezina no IT jomas, mēs arī, diemžēl, tad šādajās situācijās mēs sakam, lai tomēr kaut ko pamācās vairāk un pārzina. Ko nozīmē pavisam neko nezina no IT jomas? Tas nozīmē, ka cilvēks nezina, ko nozīmē vārds algoritms, un viņam ir jāiegooglē, jāskatās, kas ir algoritms vispār. Ja? Nu, mēs nevaram tik tādu līmeni sagatavot, tad ir jāiet uz citiem kursiem un tālāk. Ja? Un tad, protams, mēs skatāmies, kur ir spēcīgākie un atlasam spēcīgākos no tā, kas pretendē. Sanāk, ka pirms tikt uz šo skolu vajag iziet nelielu interviju. Jā. Vispirms ir pieteikums, pēc pieteikuma tad mēs sazvanām atlasītos pretendentus, un tad ir neliela intervija, pavisam īsa, un tad mēs no tās intervijas rezultātu atlasām dalībniekus. Klātienē intervija? Telefona intervija. Un tie, kuri piesakas uz Rīgas, to summer school, tur Liepājas, Valmieras, viņi dzīves vietu paši sev meklē. Jā, tiešām, tev mēs nevaram nodrošināt. Bet, ir dažādi. Katru gadu man ir tā, ka tie, kas ir piedalījušies klātienē, viņas patiesībā baigi forši, ka bija klātienē. Jo tad ir citādi tā sajūta, tad var pieiet klāt arī pasniedzējiem un pajautāt kaut ko ar viņu pakomunicēt, un tad tā sajūta pavisam tomēr cita. Jā. Par Rīgu laikam var piebilst, ka, tā kā esi tagad ir tū studenti, jums tur vieglāk dabūt arī kojas istabiņu ar tū. Par tevu kojām staigā daudzas leģendas, par to kvalitāti un stāvokli. Akadēmijā pagaidām ir daudz tālāk un augstākā līmenī tieši kojās nekā Rīgā. Paldies par siltiem vārdiem. Pie mums puseki nestrādā, tas jau kāds un ir normāli loģi un caurvien nekā tāda. Nu jā, dažādi pieredzi. Vēl jautājumi? Jā. Summer School ir speciāla atsevišķa programma, kur pamatā tiek piedāvāti 3 moduļi. Un pirmais ir ievads testēšanā, kur, lai visiem būtu skaidrs, kas tad ir tā testēšana, testēšanas veidiem pastāsta. Un pēc tam ir atkarībā no Summer School veida
no tā, vai mēs vairāk pasniedzam, teiksim, vienu automatizācijas rīku vai citu automatizācijas rīku. Tad ir arī programmēšanas valoda, tas ir otrs modulis, vai tas ir Java vai JavaScript. Un tad trešais modulis ir Web Automation, kur attiecīgi jau ir automatizētā testēšana, izmantojot Cypress, WebDriver vai Selenium, tad mēs kombinējam visas šīs lietas kopā. Mēs cenšamies pamainīt, vai būtu dažādība, vai arī skatāmies, teiksim, mēs meklējam vairāk, teiksim, šajā gadā tādus jaunos praktikantus, kur vairāk tā kā būtu jau kaut ko zināt tieši par WebDriver, tad mēs attiecīgi sakombinējam tādu apmācības moduli. Trīs moduļi kopā. 3 moduļi, un tad tie moduļi var katrā summer school būt atšķirīgi. Piemēram, Rīgas summer school var būt kaut kas cits, online summer school var būt kaut kas cits. Piemēram, šogad mēs varam piedāvāt arī vienu kombināciju, nākamgad varbūt kaut ko citu atkal sakombinēsim kopā. Tā kā mēs mainām. Jā. Pieteikšanās sākās 3 nedēļas pirms. 3 nedēļas pirms. Attiecīgi pirms katra. Šogad būs tā paralēli interesanti Rīgas un Ventspils pieteikšanās. Nu redzēsim, kā mums ies, bet galvenais, ka online nav paralēli. Es zinu, ka citi mēģina visiem 3 pa kārti, ja vienu noraida. Online mēs atstājam beigās. Tev kāds? Varbūt jautājums? Jā, nodošu sākat tālāk. Ērikai savukārt. Jā. Jā. Visi? Varbūt ātrs ievads par mani. Patīks oriģināli arī nāk no Rēzaknes, absolvēju Rēzaknes Latvijas ģimnāziju. Un tālāk es jau aizdevu prom uz Rīgu studēt. Studijas es uzsāku bibliotēkas zinātnē, tad ir ko mana izglītība nav saistīta arī tiešā veidā, bet gan studējot, gan tālāk arī uzsākot savus pirmās darba gaitas, es ļoti ātri sapratu, ka informācijas pārvaldība, kas ir pamat bibliotēkas zinātnēm, ir ļoti rokā ar informāciju tehnoloģijām. Un tā es katrā jaunā uzņēmumā, kur biju, ātri tiku pie IT kuršiem pakonsultēties, piedāvāt kaut ko uzlabot mums iekšējās sistēmās, tiku pie pieņemējuma testa vidēs. Un tā, viens pēc otru no kolēģi ieteica, ka man vajadzētu pāriet uz testēšanas nodari strādāt. Tad 5 gadi atpakaļ tiku strādāt TDL, pilnīgi bez pieredzes, kā juniors. Biju praksē, nokārtoju praksi, sertifikāciju. Un pirmā gada laikā izaugu jau līdz manuālās testēšanas komitejas vadītāji. Sanāca ļoti labi, ar līgziem uzminēju. Un tagad 5 gadu vēlāk esmu projektu vadītāju uzņēmumā un vadu tehnoloģiju departamentā no projektus, kuri vairāk jau tā kā steidās to kreatīvo pusi. Tāpēc šodien es jums varu arī nedaudz vairāk pastāstīt par tādām kreatīvajām lietām, ar ko mēs nodarbojamies. Lai saprastu vajadzību pēc testēšanas, mums sākotnēji ir jāskatās uz tendencēm pasaulē, kas notiek un ko no mums, kā testētājiem, arī sagaida lietotāju parastiem. Kā piemēru var minēt visiem labi zināmo 2020. gadu, kad visā pasaulē pēkšņi sākās Covid uzliesmojums, un visi ļoti strauji mēs pārgājām uz online vidi, līdz ar ko tādi uzņēmumi kā Zoom, Microsoft un Google Meet pēkšņi saprata, ka viņu kvalitāte nevar pavilkt to apjomu ar lietotājiem, kuri pēkšņi parādījās, jo, kā mēs redzam, pirmajā
gada mēnesī janvārī bija ap 2-3 miljoniem lietotāju, tad pēc 3 mēnešiem tie jau bija gandrīz 30 miljoni lietotāju. Nu, tur arī mēs varam redzēt pirmajā grafikā, cik strauji uzleca arī tā interese par online konferenču zvanu aplikācijām. Šajā gadā arī TestDevelop ļoti strauji izauga, jo parādījās audio video departaments. Tā kā pieprasījums pēc audio un video produktu testēšanas bija liels, mēs izveidojām atsevišķu komandu ar cilvēkiem. Nu, gada laikā mums izauga no 100 līdz 300 cilvēku. Es tiku tieši šajā vilnī. Es biju viens no kolēģi darbiniekiem, kuri paņēma audio video departamentā. Un līdz ar ko šobrīd arī šī departaments nostabilizējies un arī industrijā globāli ļoti labi atpazīstams tieši pateicoties audio video testēšanai. Otra ļoti liels notikums, kas stājas spēkā šogad, ir tieši piekļūstamības likums, kas Eiropā stāsies spēkā šī gada jūnijā. Tas nozīmē, ka pilnīgi visiem uzņēmumiem un produktiem Eiropas tirgū ir jānodrošina piekļūstamība cilvēkiem ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, kustību traucējumiem. Tas nozīmē arī padomāt par cilvēkiem ar vecumā, kuriem jau dabiski ir samazinājusies iespēja kustēties, iziet no mājām. Tas nozīmē, protams, pārliecināties arī, ka video ir subtitri, krāsu kontrasti visur ir pietiekami labi cilvēkiem ar krāsu uztveres problēmām. Nu, un, protams, visi to novelk līdz pēdējiem brīdim. Un tagad, 25. gada sākumā, pie mums vēršas ļoti liels daudzums ar uzņēmumiem visā Eiropā, kuriem pēkšņi vajag notestēt šo piekļūstamības kvalitāti viņu produktos. Līdz ar ko arī šogad mūsu piekļūstamības testēšanas departaments ir strauji izaudzis, un tur tagad arī notiek ļoti daudz aktīva darbība. Trešais piemērs, tas ir ļoti ilgstošs, un, manuprāt, šī tendence turpināsies arī vairākus gadus uz priekšu. 2012. gadā parādījās aplikācija Snapchat. Tajā brīdī jau varbūt nebija tik populāra, jo pirmais, ko arī, manuprāt, lielākā daļa cilvēku atcerās, ir Vaini. Tad Vaini bija tie pirmie īsā formāta video, par kuriem visi sāka fanot un sūtīt viens otram. Nu, un pēc Vainiem arī Snapchats aktivizējās, un pēc pāris gadiem parādījās arī īsā formāta video aplikācijas kā Instagrams. TikToks palika daudz populārāks, Pinterest ieviesa īsos video, parādījās Facebook rīli, WhatsApp story, nu un tā tas viss arī turpinājās. Protams, mēs redzam arī ļoti lielu lecienu 20. gadā, jo Covid laikos cilvēki sāka daudz vairāk skatīties rīlus, YouTube saprata, ka viņiem arī vajag šortus palaist darbībā. Un, ja mēs skatāmies uz līniju zem gadiem, tad mēs redzam, ka gandrīz neviena no šīm aplikācijām nav nomirusi. Kas nozīmē, ka ar katru gadu mums parādās aizvien vairāk produkti, ko testēt tieši short form video formātā. Un šis ir arī audio video departamentā novirzījums, pie kurā esmu svarīgs. Un tie ir tādi 3 mazāk piemēri, protams, ir arī AI, bet, lai runātu par AI, mums vajadzētu papildus lekciju taisīt, jo tā tēma ir ļoti liela, un pēdējā gada laikā arī gan testēšanā, gan programmatūra ražošanā ir parādījušās ļoti lielas izmaiņas. Lai mēs saprastu, kā sekot līdz šīm tendencēm un pielāgotu mūsu testēšanas darbību, ir arī tāds departaments kā Research and Development, R&D. Šajā departamentā, principā, visi TestDevelop darbinieki arī iesaistās šajās aktivitātēs. Pamatdarbība ir pētniecība, attīstība un pielāgošanās, kas nozīmē, ka mēs
pētam esošās tehnoloģijas, cenšamies saprast, kā viņas darbojas. Vai nu mēs šīs esošās tehnoloģijas mēģinām pielāgot mūsu vajadzībām, vai arī mēs paši pielāgojamies, lai spētu nodrošināt kvalitāti, balstoties uz esošajām tehnoloģijām. Tas viss mums palīdz arī attīstīties, lai veiksmīgi to darītu. Mēs konstanti meklējam komandā jaunus, inovatīvus cilvēkus, kuri nāk ar savām idejām, kuriem ir vēlme eksperimentēt, kļūdīties un turpināt augt un pārbaudīt savus limitus. Daļa no šī research and development darba ir, protams, fiziskāks darbs. Piemēram, kā Raita arī minēja, TDL skolā māca dažādas iemaņas. Programmēšana, automatizēšana nav vienīgais, kas jums ir jāmāk, kā testētājiem. Viens no piemēriem ir bateriju testēšana, ko arī jau pieminējām. Lai testētu baterijas patēriņu, pirmkārt jāsagatavo ierīce, jo nevar vienkārši pieslēgt vadu OMP portālu un pateikt, cik elektrība tiek patērēta, jo elektrība sākotnēji plūst caur ierīces bateriju. Tāpēc es arī pati esmu viens no absolventiem bateriju testinga kursam, kurā es principā pilnīgi bez priekšzināšanām tiku apmācīta, kas ir bateriju testēšana, kā viņa strādā un kā uztaisīt ierīci. Vēlāk jūs varēsiet arī pienākt pie galda tuvāk apskatīties, bet principā tas, ko es iemācījos pāris nedēļu laikā, bija izjaukt telefonu, izņemt ārā bateriju, iemācījos lodēt un pielodēju klāt jaunas vadiņas, kuras es tālāk varu pieslēgt pie monitora, kurš jau pados strāvu telefonam un kurš nolasīs to, cik tās strāvas telefonus ielieto konkrētu darbību laikā. Es teiktu, šis man laikam bija viens no interesantākajiem kursiem, jo lodēšana bija mans tāds mazais sapnītis. Pagad līdz darbs ir izpildīts, bet arī pāris nedēļas pēc šī kursa es gāju pie kolēģiem, prasīju, vai ir vēl kaut kas palodēt. Man arī ļāva brīvos ar projektiem palodēt arī zibatmiņas dažādiem citiem projektiem. Tā kā kopumā es teiktu, ka darbs var būt arī diezgan jautrs. Dažreiz viņš arī nav tik jautrs, un lai gan jūs pabeidzat skolu un uzrakstat savus pētnieciskos darbus un bakalaura darbus, atnākot strādāt, ja jūs tiekat kādā departamentā, kur ir jāveic liela izpēte, jums ir jālasa standarti, jums ir jāsaprot tehnoloģijas, ar kurām jūs strādājat. Šis ir viens no maniem mīļākajiem dokumentiem, kurš apraksta video kvalitātes novērtēšanas algoritmu darbības. Arī bez matemātikas un programmēšanas zināšanām tas ir diezgan reāli. Ir lietas, kuras vairāk jāsaprot, lietas, kuras man kā testētājiem mazāk jāsaprot, bet tāpat ikdienā kaut kādām atsaucām uz literatūru ir jābūt. Un, protams, mums ir arī kolēģi, kas paši raksta zinātniskos darbus un publikācijas. Arī, protams, nedaudz mazāk nozīmīgi zinātnes pasaulē, bet mēs arī paši rakstam ilgā rakstījumu mājaslapā. Tad es gribētu arī jums uzdot kaut kādu jautājumu, lai jums arī nedaudz varat parādīt savu kreatīvu domāšanu. Jums iedot kādu situāciju, un jūs varēsiet man iedot idejas, kā jūs atrisinātu situāciju. Jūs nāk klients un saka, ka viņi vēlas skatīties TikTok video 10 stundas no vietas, ik pa 10 sekundēm pārējot uz nākamo video. Varbūt kādam ir idejas, kā šo varētu realizēt. Vai uzrakstīt kādu skriptu, lai viņi tik pa 10 sekundēm laistu nākamo video 10 stundu garumā, vai paralēli izmantot testēšanas to robotu un ieprogrammēt viņu šo laiku. Jā, tad tu, principā, atbildēji man jautājumu. Mēs uzrakstam skriptu, bet klients vēlas telefonu, kurš ir ļoti vecs. Ar veciem telefoniem problēma tāda, ka viņus nedrīkst likt lādēties īsti testu laikā, tāpēc, ka
tā telefona darbība jau ir tik nestabila, ka kāda cita, tas pat automatizācijas skripts vai vats, kas ir pieslēgts, ietekmētu to, kā šī aplikācija strādā. Izmantot virtuālas mašīnas, bet kaut kur vajadzēs dabūt šito telefona operētāju sistēmu. Tas jau arī būs ierobežojums. Jā, tā sistēmām arī. Dažreiz mēs spēlējamies ar viņām, bet tas ir diezgan izskats pasākums. Tāpēc tātad laikam labākais variants izmantot arī robotu, kurš vienkārši fiziski darbosies ar to telefonu, nevis programmas līmenī. Jā, tev ir absolūta taisnība. Jā. Ienāca viņa. Paldies! Jā, ļoti plaši, bet var iedot arī plašu atbildi un padomāt. Bet, jā, te ir taisnība. Robots šajā gadījumā ir vislabākā opcija, jo 10 stundas manuāli neviens nesēdēs, neskatīsies. Ir tīpaši, jā, jāskrolo uz priekšu ik pa 10 sekundēm. Mēs varam pirkt ļoti dārgus robotus. Jums pašiem, cik redzēju, arī ir robotu rokas gaitiņos, bet tas viss maksā naudu, tas viss prasa laiku uztaisīt. Bet īstenībā tas, ko mēs uztaisījām, bija ļoti vienkārši. Mēs paņēmām 3D printeri, izprintējām nelielu kasti, kurā ielikām brīnočipu, kurš principā strādā kā smadzenes šim mazajam robotiņam. Un uzprogrammējām čipu, lai viņš dod komandu mazam ir mazs apaļš motoriņš, un tas čips padod komandu motoriem griezties uz riņķi. Uz apakšējā keisa mēs varam uzlikt telefonu, un tad tas riņķi griežoties uz riņķi, aizskar ekrānu un ik pa brīdim telefonu, tas ir video aiziet uz augšu. Problēma bija atkal tajā, ka mums uz vietas nebija konkrēta kaut kāda detaļa, kuru telefons uzskatītu par pirkstu, jo ne katrs materiāls arī telefonam ļauj saprast, ka ir kāds pieskāriens pie ekrāna. Un pēc ilga domāšanas izrādījās, ka risinājums ir diezgan vienkārši. Mēs aizgājām pie biroja administrators un palūdzām vienu lietu no kancelēs precē, kas ir parasts kārienu jūtīgais zīmols, kuram var vienkārši noņemt tūdeli, pielikt viņu robotiņam klāt uz mākslīgā pirksta, un mums būs kārienu jūtīgs pirksts. Nekas klāts nav jāpērk, nav jāgudro, un tehnoloģija ir super vienkārša, un principā jūs arī mājās vēlaties varat paspēlēties un kaut ko tādu uztaisīt. Varbūt atkal ir tā tēma, kādam vēl nav gatava. Nu tā. Varbūt kāds cits var atgādināt man, un varbūt pastāstīt nedaudz vairāk jūsu idejas, kā mēs varētu simulēt lidojumu uz Mērsi. Tad lidojot ar izmašīnu, tad es jau patīk brīvot. Viņi tiek jau apmācīti, kā pierasti gravitācija. Nē, jā, to pierasti. Ja mums vajag tikai tieši tīkla simulāciju, piemēram, GPS, lai pateiktu, ka mēs šobrīd esam uz Mērsi. Viņš jau ir atcerās, ka to spēj. Jā. Līdz ar to izmantot to, kas jau ir, un atrast, tā teikt, apvienot varbūt tos studentus, kas jau mācās par astronautiem, izmantot šo aparātu, lai viņi paši var eksperimentēt. Jā, tā ir. Mums jau ir ierīcīte uz vietas, jūs arī varēsiet apskatīties viņu tuvāk, mēs parādīsim arī. Slēgt mēs viņu neslēgt, ka uz Mēnesi mēs šodien nelidosim, bet tā ir. Mums ir ierīce, kura daudz funkcionālais globālās navigācijas satelītu sistēmas simulā.
Ko viņš dara? Viņš atdarina, principā, satelītu sistēmas, var nolasīt un simulēt to pašu, kas notiek pasaulē. Mēs varam uzstādīt koordinātas, lai viņš simulē kustību pa konkrētām pilsētām pasaulē. Vai arī mēs varam pateikt šo ierīcei, kā mums ir jāizliekas, kā satelīta tie signāli nāk no tām vietām, kuras ir tuvāk mēnesim. Un tad mēs redzēsim, kā mūsu telefons uzvestos, ja mēs tiešām paņemtu līdzi mēnesis. Protams, tas, ko klienti parasti mums prasa, ir daudz vienkāršāk, un viņi, piemēram, klienti zina Amerikas, un viņi prasa simulēt, kā aplikācija uzvesties Ņujorkā. Mēs esam Latvijā, līdz ar ko mums ir jādomā, kā šo simulēsim. Tad viens no standarta variantiem ir izmantot, piemēram, VPN jūsu telefonos vai datoros. Mēs varam konfigurēt rūterus uz konkrētām lokācijām. Mēs varam ne tikai mainīt lokācijas, bet arī mainīt pašu kvalitāti tīkla. Piemēram, mēs zinām, ka Anglijā laukos mobilais internets ir ļoti švaks, lēns, varbūt raustās. Mums ir kaut kādi dati, kas apstiprina, mēs zinām, kāds ir tā kvalitāte. Mēs viņu varam simulēt arī ar ļoti vienkāršām komandām, kuras tiek padotas uz rūteriem, un tālāk jau telefons izmanto šo tīklu. Arī varbūt interesants fakts. Atkal pieminēšu prāta vētru. Pēdējā reize, kad prāta vētra bija meža parkā, ja kāds no jums tur bija, tad pūļa aizmugurē bija vismaz 3 inženieri, kuri izmantoja mobilo internetu, zvanīja kolēģiem uz ofisu, lai mēs varētu ierakstīt, kā tad tīkls ļoti noslogotā momentā, lai izveidot mūsu pašu simulāciju vēlāk kontrolētā laboratorijā, balstoties uz reālā dzīves datiem. Tad dažreiz darbs mums arī apmaksā prāta vētras. Vēl viens variants, arī kā simulēt vai konkrētu mazu lokāciju, kur būs cita lokācija tīklam, vai arī pilnībā pārtraukt tīkla darbību, ir Faraday būris. Ja jūs iegūklēsiet Faraday būri internetā, jūs atradīsiet varbūt attēlus, kas ir ļoti līdzīgi šausmu kadriem. Bet realitātē Faraday būris var iztīties ļoti vienkārši, un mēs viņu redzam arī uz galda, tā ir tā lielā kaste, pie kuras jūs arī varēsiet vēlāk pienākt, un paskatīties, kas notiktu, ja mēs simulētu, piemēram, mēs izējām no rīta no dzīvokļa, un mums nav dati ieslēgti, telefonam pārtrūkt sakari ar mūsu mājas rūteri un palūgt interneta adresi. Mēs to, protams, varam darīt ar skriptiem un komandām, bet pieredze rāda, ka uzvedība telefona var būt citāda. Ja mēs to gribam darīt fiziski, tad mēs varam ielikt telefonu kastē, aiztaisīt lēku un signāls atbūt. Arī varēsiet pienākt katrs ieslēgt kādu YouTube video, aiztaisīt lēku un caur skriptiņu redzēsiet, kas notiek, un vajadzētu tam video apstāties, jo signāls vairs netiek padots un dati vairs netiek jauni ievāpēt. Nezinu, vai uz attēlu ir skaidrs, bet dažreiz klientam nepatīk simulācijas, viņi grib reāli saprast, kā tad būtu, ja es staigātu pa Rēzeknes ielām un censtos sazvanīties ar mammu WhatsAppā, cik stabils būtu tas savienojums, piemēram, LMT simkartei. Tad mēs varam piedāvāt klientiem arī mūsu speciāli aprīkoto mašīnu, kuru mēs uzstādījām tieši šādiem gadījumiem. Mašīnā ir visa aparatūra, lai mērītu gan tīkla kvalitāti, gan arī citas metrikas, piemēram, video kvalitātes, testus ierakstītu un novērtētu, gan arī, principā, ja kaut ko klientu pajautāts, mēs uztaisīsim, ieliksim, izbraukāsim pilsētu un parādīsim, kā tas tiek reālajā dzīvē bez jebkādām simulācijām. Tā, šis laikam ir pēdējais jautājums.
Mums ir nepieciešams ik pēc 1 mēneša gada gadumā, tātad 12 reizes, pārbaudīt YouTube aplikācijas integrētās kameras kvalitāti live video tiešraidē. Tas nozīmē, ka mēs gribam tad nevis telefonu kameru vai kādu jau uzfilmētu video no galerijas, bet mēs atveram YouTube un tur spiežam uz kameru. Mums var to vajag arī vairākas reizes, lai vēl salīdzinātu kvalitāti ik pa mēnešu. Varbūt kādam ir ideja, ko mēs varam filmēt. Liekam telefonu uz statīvu un sākam kaut ko filmēt. Varbūt sevi? Sevi jā, bet nākamajā mēnesī man varbūt jau citā krāsā mati, un tas reiz es nevaru šeit salīdzināt abas viņiem. Iela, jā. Lai salīdzinātu video kvalitāti, man ir nepieciešams, lai tas video vienmēr būtu vienāds. Ziemā ielas būs pelēkas, baltas tumšas, vasarā būs daudz zaļumi, gaisma, krāsa, būs daudz krāsaināks. Es nevarēšu objektīvi novērtēt video kvalitāti. Varbūt ir kāda cita ideja. Kādu gleznu kaut ko tādu? Varbūt studijā kaut ko. Glezna, nekustīgs priekšmets, nevarēs notestēt kvalitātes izmaiņas kustībā. Varbūt varētu arī filmēt. Arī mainīga vide. Bet viņi kustēs esam. Man nomirst Dievs, man būs jaunajā vai kvalitāte. Nu, var pamēģināt vismaz kā viens uzņēmums, izmanto priekšdatu šifrēšanas, viņi ar kameram filmē lava lampas, lai padarot šifrus maksimāli sarežģītākus un neparedzamus. Varbūt tur statiski objekti, kontrolējumai vide, var pārbaudīt dažādus apgaismojumu scenārijus. Laboratorijā. Es parādīšu vairāk tādījumos. Bet, daudziem bija galvas idejas. Mums ir kaste. Mēs filmējam monitoru. Pirmajā attēlā jūs redzat pašu to pirmo uzbūvēto setupu, kur ir monitors un viens telefons šo ekrānu filmē, otrs piem video zvanā attēlu saņem. Tad tas video vienmēr paliek viens un tas pats. Mēs varam vienmēr izvērtēt kvalitāti. Jūs redzat arī otrajā attēlā, tā esmu es 5 gadu atpakaļ, sēdēju telpā, kur ir aizlīmēta ar kartonu, visi logi, visi stikla durvis, lai telpā ir pilnīgi tumsa. Tas ir idejas, kāpēc filmējot ekrānus, man bija jāsēž tumsā. Ekrāna atspīd gaismu. Līdz ar to katru reizi, kad es apsēdīšos uz telefonu statīvu, tā gaisma mainīsies. Tas bija 5 gadu atpakaļ, kad audio video datagāns tikko parādījās, un mums bija pirmie klienti, kuriem ļoti steidzīgi vajadzēja notestēt video kvalitāti, līdz mums nebija laika taisīt ļoti avansētas sistēmas. Tāpēc mēs uz mājām sēdējām tumšā telpā. Protams, pagāja pāris mēneši, un mēs uztaisījām, mēs viņu saucam arī par melno kasti. Protams, jūs arī studēsiet testēšanu vairāk, jūs sapratīsiet tikai blackbox, whitebox testing. Tas nav saistīts ar to. Mēs viņu iekšēji vienkārši saucam par audio video melno kasti, kurā ir monitors, statīvi, aizskari, lai pilnīgi tums, un mēs to filmējam. Jā, vēlāk pajautāšu, bet tad mums radās problēma. Jauns klients atnāca, un viņš pateica, viņam neder plakana ekrāni, jo nav dziļuma, kustība ir ļoti limitēta, krāsas nav tik ilgtas, parādās moju efekts. Jūs filmēsiet kādreiz ekrānu, jūs redzēsiet pāris līnijas. Un tad mums bija jāizdomā, ko darīt tālāk. Jums bija pāris labas idejas.
Mēs paņēmām atsevišķu telpu un uzbūvējām tādu setupu, kur ir kustīgi elementi, mums bija lavas lampa, mums bija koki, krāsas, formas un tā tālāk. Šis arī īstermiņā steidzamu klienta prasību nostrādāja pietiekami labi. Mēs panācām to, ko mēs vēlējāmies, rezultātus izguvām, bet tad mums bija jāpārnāc, mēs nevaram pieņemt telpu līdzi, un mēs nevaram identificēt telpu uzbūvēt jaunā ēkā. Līdz ar to atkal jau steigā, kā jau visas labākās inovācijas notiek steigā un ar lielu spiedienu no klienta, paņēmām vienu no tām melnajām kastēm, izrāvām ārā visus monitorus, salikām visu, ko varējām atrast ofisā. Pulksteņus, ekrānus, krāsas, formas, uzzoomējām. Izrācija it kā, viss kārtībā, rezultātus nodevām. Tad mēs sapratām, ka šis nav nopietni, tā nevajadzētu ilgtermiņā strādāt. Tad nāca mana kārta izpausties, bez manām programmēšanas zināšanām. Es paņēmu otiņas, ar kurām es draudzējos, un es uztaisīju mūsu Lively boxu. Tagad mēs viņu arī jau reklamējam klientiem kā konkrētu paņēmienu, kā varam testēt video kvalitāti dzīvē. Katru dienu, mēnešiem, gadiem ilgi nekam nemainoties. Te jūs arī redzēsiet, ir divi elementi, ir vilciens un ir kustīgais elements. Šeit tas ir gaisa balons, kurš ļoti ātri kustās uz priekšu un pakaļ. Vilciens mums iet lēnīgi, to pats, līdz ar ko mums ir kaut kas, kas kustās ļoti ātri, kaut kas, kas kustās ļoti lēnām. Mums ir dažādi kvadrātaini, apaļi elementi, dzidums, krāsas, formas, jūs redzēsiet arī dažādi marķieri, visu krāsu analīzēm. Un tad mēs uz statīju varam uzlikt telefonu un filmēt. Diemžēl uz projektora laikam atšķirību neredzēs, kad bija domāts parādīt, cik labi mēs varam redzēt atšķirības starp dažādām aplikācijām, vienu un to pašu gadu izpildot. Attēlā kreisi tā kvalitāte ir sliktāka, jo tas video ir izpūdis, un pa labi kvalitāte ir izsliktāka. Un jā, te būs arī viens piemērs, ka mēs ar visām šīm mūsu testēšanām, ekrānu filmēšanām nokļuvām arī Spotlightā. Un, ja jūs skatāties Good Mythical Morning, varbūt jūs arī esat redzējuši kādu no mums video. Diemžēl nav skaņa, bet jūs atradīsiet reacting to YouTube videos with no views. Vienā brīdī viņi paturās arī vienu no mūsu testa video. Tā, mēs arī noklausējam. Labi, paskatieties vēlreiz šo video uz melnbaltajiem marķieriem. Jā, es varu piekrist, tie melnbaltie marķieri, kas visu laiku zibsnīgi. Vai jums ir idejas, kas ir par marķieriem un kāpēc viņš tas ir tādi? Varbūt iedot nelielu mājienu, ka viņi kustās. Frame rates dažāds atšķirīgs. Jā, tie kāds rekomendēt frame rates, pareizi pateici. Pirmais, kurš pateica vēl frame rates tālāk. Frame rates. Ja, piemēram, mēs arī sazvanamies video zvanā vai ļoti slikta interneta kvalitāte, video sāk bremzēt. Protams, mēs redzēsim ar aci, kā lietotāji, jā, video ir apstājies. Bet, ja mēs lietojam algoritmus par mūsu vietā izvērtēt kvalitāti, video plūstamību, tad mēs padodam mūsu komandai algoritmiem tiem informāciju, kur ir marķieris, lūdzu izanalizēt, cik liels frame rates ir šim video.
viņš arī uzzīmēs grafiku, piemēram, te bija 30 stabili, un tad nokritās līdz 2 frame sekundē, tas nozīmē, ka cik jau knāpi pustādi, tas trīs. Tā, es domāju, no manas puses pa lielam tie pāris piemēri, ko es gribēju parādīt, protams, tā ir 2% no visu, ko mēs darām, inovāciju ziņā, visos departamentos kaut kas jauns notiek un regulāri attīstās. Bet varbūt jums tā būs pirmais priekšstats par to, ka nav testēšana tikai manuālā vai automatizētā testēšana. Ļoti liela daļa arī domāt inovatīvas idejas, kā atrisināt klientu jautājumu. Un pēdējais varbūt, lai jums pašiem ir interesantāk, viena no pēdējām lietām, kas arī daļai saistās ar AI, ir audio testēšana, bet mēs vairs nerunājam par kvalitāti, bet par to, cik labi jāizspēja iztulkot ne tikai to, ko mēs runājam, bet arī vizuāli nomainīt mūsu lūku kustības tā, lai mēs arī vizuāli runājam tā valodā. Te ir arī konkrēts video piemērs, kur Mārks Zakenbergs no Metas arī pastāst par šo jaunu tehnoloģiju, kur arī pāris dažiem uzņēmumiem pasaulē mēs arī esam daļai iesaistīti šīs jaunās tehnoloģijas testēšanā, pirms viņa vispār jums kā lietotāji vēl ir pieeja. We are experimenting with automatic video dubbing on Reels, starting with English and Spanish. So this is going to be a way that you can see more of the content that's out there, no matter what language you speak. And as a creator, this is going to let you reach a lot more people around the world, no matter what language you speak. So now you're going to be able to take your content and it's going to be in your authentic voice, speaking other languages if you want. And we're also doing automatic lip syncing. So that way it actually looks like you were speaking the other language. So let's check this one out. Ahora también puedo hablar inglés. My native language is Spanish, but check it out. Now I can. Es vairs netērēšu laiku, jo mums ir vēl lēģis, kurš pastāstīt vairāk arī tā kā. Tad savu ceļu vārds. Tad jūs varēsiet pienākt arī klāt, un mēs varam arī uz kādiem jautājumiem atbildēt, vai jūs brīvāk parunāt. Tā, labdien, tā savā daļā es pastāstīšu par karjeras iespējamam uzņēmumā TestDevelop. Īsumā par mani esmu lietojumu programmu izstrādātājs. Vairāk strādāju pie audio video saistīto risinājumu izstrādes un uzturēšanas, pieņemsim audio analīzes, kvalitātes izvērtēšanas algoritmi, audio atskaņošanas risinājumu izstrādē, video pirmsprocesēšana un apstrāde ir OpenCV un OLM teikšanā. Šajā tieši par video pirmsprocesēšanu un apstrādi vēl piekomentēt tie marķieri melnbaltiem, ko jums rādīja. Principā es atbildu par algoritmiem, kas tos identifikātorus nolasa un salīdzina references video oriģinālo ar degradēto un noteikti kvalitāti. Tad strādāju pie testu apkopošanas sistēmas. Mums ir iekšējā testu apkopošanas sistēma, kas darbojas caur API un iedarbojas citām sistēmām, un es atbildu par sistēmas. Tad karjeras uzsākšana TestDevelop. Es tagad pastāstīšu par soļiem, kā uzsāku pakāpeniski un kur esmu nonācis tagad. Sākumā es apmeklēju TDL School kursus, pielāgošu TDL Summer School, TestDevelop Summer School kursus, kas tika piedāvāti sadarbībā ar RTA. Paldies Sergijam Kodoram, kas nosūtīja man šo e-pastu. Viņa šeit nav, bet viņš nosūtīja e-pastu, piedāvāja piedalīties kursos. Piedalījos, un viena nedēļa bija kursi, beigas nobeiguma uzdevums, kas sekīgi nokārtoju un saņēmu piedāvājumu strādāt TestDevelop. Kā kvalitātes inženieris sākumā, 3 mēnešu periodu. Tad sākumā uzsākot darbu, man tika piedāvāts strādāt ar validācijas skriptu, automatizācijas, kas validē testus.
un darbojas ar testu apkopošanas sistēmu, izmantojot arī API. Nolasa testu datus, visas metrikas, un validē šīs metrikas, un atpakaļ uz šo API nosūtā rezultātu, validācijas rezultātu, vai testam viss labi, vai kādas ir kļūdas un kādas kļūdas. Tālāk saņēmu piedāvājumu strādāt ar iepriekš minēto testu apkopošanas sistēmu. Tātad sākumā strādāju ar skriptu, kas darbojas ar šo sistēmu, pēc tam tika piedāvāts strādāt ar pašu sistēmu, kas veic šo testu apkopošanu. Nepieminēju iepriekšējo par testu validācijas skriptiem. Strādājot pie testu validācijas skriptiem, man iedeva ļoti lielu praktisko pieredzi darbā, datu analīzi un darbošanos arī pie sistēmām, jo iepriekš es biju kontrolētā vidē šo darījis, bet es ieguvu praktisku pieredzi, profesionālu pieredzi, un šis viss arī kā Python programmēšanas valodā, kas man palīdzēja, uzlaboja savus programmēšanas procesus. Tad par testu apkopošanas sistēmu. Šeit es ieguvu daudz pieredzes par datu apstrādes grūtībām, ka dažādi dati, kas nekorekti un kā rīkoties ar šiem datiem, jo dažreiz testu rezultātiem metrikas, pieņemsim, mums metrikas tiek glabātas failos, un šajos failos ir kādas kļūdas un jāzina, kā rīkoties tādas situācijas, kā dati ir nekorekti. Un šis deva lielu pieredzi, kā rīkoties šādas situācijas. Tad nākošais, pie kā es strādāju, bija darbs ar automatizēto audio atskaņošanas analīzes programmu. Tas bija mans prakses darbs 4. kursā. Šī sistēma ielasīja audio datus dzīvajā, tika atskaņots ārējās ierīces audio dati, un caur vadu mikrofonu portā iekšā datorā iegāja. Un tad vienkārši šajā programmā tika nolasīti šie dzīvi audio dati, salīdzināti ar oriģinālo, un tika iegūti kvalitātes vērtējums. Un, pieredze ar šo programmu man deva ļoti lielu pieredzi par šiem audio datiem, kā viņiem strukturēti, kā viss darbojas ar raw audio. Lielu pieredzi deva, kā darboties un kā tas viss notiek, principā. Tad pēc tam šī klienta kompānija, ar kuru sadarbojos par to audio analīzi, ko es tikko minēju, piedāvāja man darboties pie pašas audio atskaņošanas risinājumu, izstrādes un uzturēšanas. Tad šis audio atskaņošanas risinājums tiek piedāvāts ārējiem klientiem, kas biznesos ierīko ierīces, kas atskaņo mūziku. Es joprojām pie šī strādāju. Tas deva lielu priekšroku, kā rīkoties situācijās, kad ir problēmas ar sistēmu, un šī sistēma jau atrodas uz viena datora vai uz embedded ieroces. Atkārtošu to, ka pieņemsim tiek atklātas kādas kļūdas, nepilnības problēmas, un šis risinājums jau atrodas uz viena datora. Un es iepriekš, pirms es sāku šī strādāt, man nebija liela priekšstata, kā tās visas, kā notiek tas process, kā kļūdas izlūkošanā, bet ir iekšējas sistēmas izveidotas, kas automatizēti uz klienta datorā paskatās atjaunojumu un ielādē to, bet arī ir gadījums, ka embedded ierīces ir. Embedded ierīces ir nedaudz sarežģītāks tas process, ir ar klientu, ko sadarbojas, ir izveidota sistēma, kas iekšēji uzrakstīta sistēma, kas automātiski atjauno ierīces no savas puses. Tā uzbūve ir nedaudz sarežģītāk, un tas lielu priekšstatu, kā tas viss uzbūvēts, un tas viss miedarbojas. Protams, arī tas deva lielu pieredzi audio atskaņošanas plus. Mēs strādājam kā ir slāņi audio atskaņošanai, pieņemsim, ja gribat mūziku atskaņot biznesos, ir sākumā jānosaka, sākumā ir zemais tas slānis, pašas skaņas atskaņošana, pēc tam tad ir jānosaka, kādu mūziku atskaņosiet. Tad jāveido modulis, kas izvērtēs, kādu mūziku spēlēsiet, cik bieži viņa tiks atskaņota,
Un visi šie parametri un šī sistēma sastāv no vairākiem moduļiem, un katrs modulis ar savu noteikto lietu. Un tas deva ļoti lielu pieredzi, kā tas viss uzbūvēts ir. Tad arī, protams, kopā ar iepriekš minēto es darbojos ar video kvalitātes vērtēšanas rīku uzturēšanu, ko arī minējām tie melnbaltie marķieri, darbojos ar nolasīšanu, kvalitātes izvērtēšanu un ar to saistītām lietām. Tad tagad es minēšu ieinteresētājiem cilvēkiem, kā uzsākt karjeru. Tad ir 3 veidi. Piedalīties TDL or TestDL Lab Summer School kursos, ko jau minēju, ka es uzsāku darbu TestDL. Tad arī, protams, var iesūst savu CV šajā mājaslapā. Tad, protams, ir 3. veids, kā var dabūt iespēju strādāt TestDL Lab savu ieteikumu, bet visdrīzāk pirmais punkts visvairāk attiecas uz studentiem, tāpēc, studentiem gribam minēt šos punktus. Tad ieteikumi tiem, kas vēlās strādāt TestDL Lab. Un, principā, arī jau kopumā uzsākot karjeru un darbu. Tad pats svarīgākais ir izvēlēties savu darbības jomu, ko es gribētu. Programmētājs, testētājs vai marketings un tam līdzīgi. Tad arī ļoti svarīga lieta ir interese, jo bez intereses pieredzes gūšana būs gana lēna un attīstība arī gana lēna, neinteresē šī lieta. Pretējā gadījumā, protams, ja interesē, tad pavisam cits ir patīkami strādāt un pieredzes iegūšana arī daudz ātrāk. Tad vienmēr vajag censties attīstīt savas zināšanas un iemācīties kaut ko jaunu, jo nekad nav finiša līnijas, tā kā arī Rēta stāstīja, nav finiša līnijas. Vienmēr ir jāmācās kaut kas jauns un katra problēma, ar kuru jūs saskarāties, ir jauna. Protams, ir pieredze no iepriekšējās, kā to risināt, un ir daļas pieņemsim, ko jūs jau zināt. Tad kopumā par tā problēmu katru reizi ir jauna, un tas arī attīsta jūsu pieredzi, un šī pieredze ir bezvērtējama, principā. Tad arī ir viens svarīgs punkts, kā nebaidīties jautāt, ja ir kādas problēmas, ja jūs nesaprotat kādu risināšanas metodiku, vai nezināt, kas jums ir jāsasniedz. Tāpēc es principā pats esmu, pašiem ir bijis gadījies tā, ka esmu iesticis problēmā, bet neprasu atbildi, bet galu galā ir jāprasa savādāk darbs netiek paveikts, un tāpēc tas ir viens ļoti svarīgs punkts arī nebaidīties jautāt. Tad arī pašam bija gadījies tā, ka es domāju, ka es uzsāku darbu, ka viss uzreiz jāzina, jābūt senior līmeņa zināšanām, bet tā nav. Uzsākot darbu, tev pakāpeniski tiek iedots pakāpam uzdevumu un sarežģītības līmenis pakāpeniski jau, bet tas viss ir izdarāms, nav tā, kā uzreiz viss tev jāzina, tas nav tā. Pakāpeniski tiek iegūsta pieredze un problēmu sarežģītība arī palielinās un atbildībā, protams, arī. Bet tas nav nekas, ko uzreiz nav jāatcerās. Tad paldies par uzmanību, vai jums ir kādi jautājumi? Uzņēmumam ir sadarbība ar Vītola fondu? Stipendijas līguma kaut vai izveidot? No Vītola fondam ir draugu stipendija, kuru savās no vairākiem uzņēmumiem Latvijā, kuri maksā. Vienādi jautājums. Gan, ka jau studenti gribētu paprasīt, bet kautrējies paprasīt. Cik daudz tu pelni? Es neprasu, lai pateiktu summu, bet nosacītu 3 kritēriji. Maizītei pietiek, maizītei ar sviestu pietiek, un 3. maizītei ar ikriem pietiek. Visiem 3 pietiek. Visiem 3 pietiek.
Tu strādā attālināti vai Visu laiku attālināti? Un tas tu paliki Rezeknē vai kur? pieredzi 30 km. Mhm. Mums ir arī Daugavpilī filiāli, kas ir kāds grib. Šeit, protams, braukt uz ofisu, bet ir palikt Rēzeknē, domāju, Daugavpils arī ir. Kādi mācību priekšmeti akadēmijā tev visvairāk noderēja? Matemātika. Visa veida matemātikas. Matemātika. Tas pats svarīgākais. Labi. Atbildēji visu. Nē, nopietni, ja jūs strādājat, pieņemsim, pie video analīzes vai audio analīzes matemātikas, tad tas ir svarīgi. Man radās tāds iespējas, ka jūs pārsvarā testēt mobilas iekārtas. Vai jūs arī testēt citas sistēmas, lapas tur? Testējums kultūras, dzirdes aparātus, pat kaut kādus vēl nedaudz medicīnas. Nu, vairāk tagad dzelži. Vai vienkārši jums grāmatvedības sistēma, piemēram, atnākums nav testēt? Grāmatvedības sistēma laikam ne, tāpēc, ka grāmatvedība katrā valstī atšķirās, un tur ir vairāk ar likumiem. Mums ir finanšu nozara ļoti attīstīta. Jā, mums ir lieli, jā, tu vari mūsu publikās un mūsu klients. Un mēs testējam viņu aplikācijas. Jā, tur nevis grāmatvedības kā tāda sistēma, bet visas aplikācijas drošības testēšanas arī notiekam. Jums notiek priekš bankām un finanšu sektoru. Dronus testējat, ja vēl nesākāt? Droniem mums ir īpaši sakari. Vispār mēs ar droniem, teiksim, tā testējam, jā, bet varbūt mums kopējais personālam tieši dronu testēšana. Vispār doma tāda ir. Pagaidām mēs ejam vairāk uz robotiem. Visgrūtāk notestēt. Teiktu, laikietilpīgāk ir notestēt cilvēka user experience, jebko, kas saistās ar user experience, jo tur nedara vairs algoritms, bet skripts tiešām nepieciešams. Jā, accessibility testing arī nav baigi viegls, tāpēc, ka ļoti grūti sevi, parastiem cilvēkam likt vietu tajā cilvēkam, teiksim, neredzīgajai, ja? Tāpēc, ka tu visu redzi, katrs jāsaprot to. Un vēl diezgan grūtas lietas ir tādas, kur ir saistītas ar satelītu tehnoloģiju. Mēs domājam, ka datu pārraide. Un pieņemsim Starlinku. Nevis tā, ka tas ir grūti, tas ir ļoti, prasa daudz laika, tāpēc, ka pārvietot to pašu Starlinku kaut pa Latviju. Ir diezgan daudz laika vajadzēs. Jautājumi ir piemēram klāt, vai Tiekam ir interesanti. Tad jā. nav nekāds samats,